Mums tas ir jāatcerās, jo neviens cits neatcerēsies mūsu varoņus un viņu devumu Latvijai, kā mēs paši. Ka viņi ir tie, kas ielika šo pamatakmeni mūsu mājā. Man nozīmē visu, jo es uzaugu kā trimnieks ar daudziem leģionāriem. Kalamazoo, Mičiganā, kur bija daudz latviešu, kas bija Eslingens nometnē ieradušies, Latvijas intelligence, kas izdzīvoja. Un Latvijas dienu mēs svinējam, valsts svētkus mēs svinējam. Es pat iemācījos, kā latviski runāt un Latvijas vēsturi. Vēsture bieži vien mēdz atkārtoties, nekad nekas nav pašsaprotama un uz mūžu. Es teiktu tā, ka smelties vēstures pieredzi, iedvesmu, lai būtu gatavi jebkurā brīdī, jebkurā dienā, jebkurā stundā cīnīties paši par savu neatkarību. Neatkarību ir ļoti grūti izcīnīt, neatkarību ir arī ļoti grūti nosargāt. Šodien mūsu Latvijā ir svētki, Lāčplēša diena. Mēs pieminam mūsu brīvības cīņās kritušos. Mēs godinam Lāčplēša kara ordeņa kavalierus. Mēs šodien īpaši novērtējam savas tradīcijas. Un viena no tām ir godasardze pie brīvības pieminekļa. Gan brīvības cīņu laikā, gan arī šodien, sargājot mūsu neatkarību, pamatā tam visam ir drosme. Drosme aizstāvēt savu valsti gan profesionālā, gan brīvprātīgā dienestā. Drosme atbalstīt un palīdzēt saviem līdzcilvēkiem. Drosme iet pareizo, nevis pierasto ceļu. Brīvība, tā ir katra mūsu drosme. Brīvība, tā ir katra mūsu atbildība.